Jēzus tevi mīl. Tu esi galīgi briesmīgs cilvēks. Tu esi briesmīgāks nekā tu vari iedomāties. Bet Jēzus tevi mīl. Līdz ar to tu vari būt piedots no visu, ko tu esi darījis. Tas domas, kas tev ir, kad tu skaties uz, ja tu esi vierītis, uz citām sievietēm, tie slikti vārdi, ko tu esi teicis citiem cilvēkiem, dusmas, toreiz, kad tu nozāgi no veikalā, es to darīju 8. klasē. Es varu tur runāt par daudzām sliktām lietām, briesmīgām lietām, ko mēs esam visi darījuši. Kāpēc es par to runāju? Tas ir fakts, pirmkārt, bet cilvēki viņi domā, ka viņi ir ļoti labi. Salīdzinot ar Hitleru, protams, vienmēr Hitlers. Bet mēs to ignorējam, ka mēs esam slikti. Mēs grēkojam viens pret otru. Pat, ja mēs to nedaram dzīvē, mēs par to domājam. Mums nepatīk, kad citiem ir labi. Tas nav godīgi, jo man vajadzētu iet labi tajā sfērā, kāpēc šitie cilvēki un tā tālāk. Mēs visi to daram. Bet vajadzētu ļoti stingri to atzīst. Es to varu atzīst tikai tāpēc, ka Jēzus nomira pie krusta un augšām cēlies. Līdz ar to žēlastību, ko viņš man ir parādījis, es varu baudīt riktīgi. Un ja tu nezini, ka tu esi slikts un darīsi sliktas lietas, un tu esi pret Dievu, tu dzīvo pret Dievu, žēlastībā nav nekādas nozīmes. Tas man atgādina par dziesmu. Angliski viņš ir rakstīts toreiz, kad bija verdzībā Eiropā un Amerikā, un es domāju, ka citas vietas arī pasaulē. Bet šitas vīrs bija no Anglijas, viņš saucās John Newton. Viņš bija kuģis kapteinis, kurš veda vergus no Afrikas uz Angliju. Un viņš stāstīja par tām briesmīgām lietām, ko viņš ir redzējis. Bet Dievs viņu glābēja no tā visa. Viņš atzīst savus grēkus. Un tad viņš rakstīja ļoti slavenu dziesmu Amazing Grace, brīnišķīgā žēlastībā. Un es neatceros visus vārdus, vajadzētu zināt, bet ja tu lasi tos vārdus, tu saproti, kā šitas vīrs ir sapratījis žēlastības jēgu. Jo kas notika ar viņu? Viņš redzēja, cik labs ir Dievs, tāpēc kā viņš ir piedots no tā, ko viņš ir darījis pret šiem cilvēkiem. Un ir laba filma arī par to stāstu. Tad es jūs gribētu iedrošināt, iepazīties ar sevi, cik tu esi slikti, bet neskaties uz to tikai vien, bet skaties uz Jēzu, nāc pie viņa un atzīst savus grēkus, un viņš tevi piedos. Paldies!